Latvijas vides aizsardzības fonds sadarbībā ar ZAO realizējuši akciju Atkritumi ir resursi. Tās ietveros vairākās Latvijas pilsētās norisinās ZAO informatīvie pasākumi. To laikā ikvienam ar dažādu interaktīvu aktivitāšu un spēļu palīdzību iespējams iemācīties pareizi šķirot atkritumus. Ar šīm spēlēm mēs parādām pirmkārt, ka atkritumi ir resursi, kad ar atkritumiem var rīkoties ļoti dažādi. Atkritumus var pārveidot, tos var šķirot, tos var pārstrādāt, tos var salabot. Tā kā iespējas ir daudz un dažādas, un mēs ar šādu akciju veidu mēs vēlamies vienkārši cilvēkiem parādīt, ja paskatīties uz tiem atkritumiem, kas mums ikdienā rodās, nedaudz savādāk un ieraudzīt tajos pievienoto vērtību. Interaktīvajā teltī iespējams izzināt šķiroto atkritumu dzīves ceļu, uzspēlēt galda spēles ar erudīcijas jautājumiem, kā arī uzraugu pavadībā iemācīties pareizi šķirot atkritumus. Man ļoti patīk šīs spēles, un no šīm spēlēm arī var iemācīties, kā pareizi taupīt to plasmasu, dabu, ja, kā nemest dabā kaut kādus atkritumus, ja. Un tur arī var iemācīties, kā tad labāk saudzēt dabu, jo no visādām plasmasa pudelēm, pēcpudelēm taisa bērni visādas spēles. Informatīvo telti Cēsīs apmeklēja nevien bērni, bet arī pieaugušie. Viņi šeit nāca, lai noskaidrotu specifiskas lietas par atkritumu otrreizējo pārstrādi. ZAO novērojuši, ka cilvēku interesi par šo tematu arvien pieaug. Ir cilvēki, kas zina un iesaistās atkritumu šķirošanā un arī šķiro, un tad atnākot šeit uz telti tikai varbūt noskaidro atsevišķas nianses, jo viss sarežģītākais šķiroto atkritumu grupa ir plasmasa. Bet ir arī cilvēki, kas tiešām iegūst jaunu informāciju un domā turpmāk nākotnē, kad varētu padomāt, kad ir vērts arī šķirot atkritumus. Tā kā cilvēki ir dažādi, un šī tēma, manuprāt, tā kā mums atkritumi rodās katru dienu, šī tēma ir tā, par kuru mēs varam runāt arī katru dienu. Es dzīvoju privāti mājā, principā man tas ir papildus pūles, bet kaut kā tā iekšējā balss saka, ka viņi vajadzētu tomēr sašķirot vismaz daļu aizvest prom, tā teikt, uz pārstrādi, jo, ja es paskatos principā, ko mēs uzražojam, to daudzumu, ja, tas tomēr diezgan traki. Lai atkritumi varētu dzīvot savu otro dzīvi, svarīgi tos pareizi sašķirot. Vispirms vajadzētu šos atkritumus saplacināt, lai viņi mazāk aizņem vielas. Ir atsevišķas atkritumu grupas, kā piemēram tetrapaks, kuras vajadzētu izskalot. Un tad ir vienkārši divas iespējas. Vai nu to darām, vai nu šķirojam un darām pareizi. Ja tas ir par sarežģītu, tad liekam pie kopējiem atkritumiem, jo šīs tetrapakas ir jāizskalo, un tikai tad tās būs derīgas šķirošanai. Ar akciju Atkritumi ir resursi ZAO viesosies arī citās Latvijas pilsētās. Nākamajā nedēļā Jaunpiebalgā, taču augusta sākumā Salacgrīvā. Līdz jūlija beigām norisinās arī akcija Spēr eko soli. Tās laikā eko laukumos iespējams nodot nederīgās elektropreces otrreizējai pārstrādei.